Karma un dharma. Kā planētas parāda tavu patieso ceļu? Ik viens no mums šeit ir piedzimis ar unikālu dzīves ceļu, kas ir cieši saistīts ar mūsu dvēseles uzdevumiem. Mēs neesam nejauši ieradušies šajā pasaulē, un katram mums ir savs liktenis, savas mācības un savs uzdevums, kas ved mūs pretī piepildījumam. Astroloģija ir tas instruments, kas palīdz šo ceļu atklāt. Stāstot, kā dažādas planētas ietekmē mūsu dzīvi, kādi šķēršļi un kādas iespējas mūs sagaida, un kur slēpjas mūsu patiesais potenciāls. Cilvēka dzīvē galvenās lomas spēlē karma un dharma. Divi principi, kas nosaka mūsu attīstības virzienu. Dharma ir mūsu dzīves aicinājums un tas, kas mums dzīvē dod lielāko piepildījumu. Savukārt karma ir mūsu iepriekšējās dzīves sekas, kas ietekmē to, kāda pieredze mums šajā dzīvē ir jāpiedzīvo. Kas tad ir dharma un karma? Dharma ir dzīves un dvēseles patiesais aicinājums. Dharma ir mūsu iekšējā būtība un dzīves ceļš, kurš ved mūs pie harmonijas, piepildījuma un pašrealizācijas. Tā ir mūsu misija, kas mums liek justies dzīviem, laimīgiem un vērtīgiem. Kad cilvēks atrod savu dharmu un iet pa šo ceļu, viņš piedzīvo iekšējo līdzsvaru un sajūta, ka viss ir savās vietās. Dharma tas nav tikai profesijas virziens vai ikdienas darbības. Tā ir iekšējā sajūta, ka tu dari to, kas tev ir paredzēts. Cilvēkam tā var būt palīdzēšana citiem, kādam citam tā var būt radoša izpausme. Tā var būt zināšanu nodošana vai garīga izaugsme. Savukārt karma ir iepriekšējo rīcību sekas. Karma tā ir enerģija, ko esam radījuši iepriekšējās vai citās dzīvēs, un šajā dzīvē turpinam veidot. Tā var izpausties kā labvēlīga karma caur veiksmi, panākumiem, vieglumu, vai izaicinoša karma caur šķēršļiem, sarežģījumiem un mācībām. Ja mēs kādreiz esam rīkojušies negodīgi, var nākties saskarties ar situācijām, kurās mācāmies atbildību un līdzjūtību. Savukārt, ja esam palīdzējuši citiem, dzīve mums dod atbalstu un iespējas. No karmas nevar izbēgt, bet mēs varam mainīt tās ietekmi, apzināti pieņemot gudrus lēmumus un izprotot savas dzīves mācības. Astroloģija palīdz mums saprast, atklājot, kādas situācijas ir jāizdzīvo un kā vislabāk izmantot savus spēkus. Kas ir tās planētas, kas rāda mūsu dzīves patieso ceļu? Pirmkārtām jau tā ir Saule, jo Saule ir cilvēka būtības centrs. Saule astroloģijā simbolizē dvēseles kodolu, mūsu iekšējo gaismu un spēku. Saule parāda, kādā dzīves jomā mēs varam mirdzēt un atklāt savu patieso dabu. Ja cilvēks neizmanto savas saules enerģiju, viņš var justies iztukšots, nedrošs un bez mērķa. Piemēram, ja saule ir cilvēka mauna zīmē, tas dzīves ceļš var būt saistīts ar drosmi, ar jauniem sākumiem un ar iniciatīvu. Ja saule atrodas zivīs, misija var būt saistīta ar garīgumu, līdzjūtību un radošumu. Nākošā ietekmējošā planēta ir Mēnesis. Mēnesis ir mūsu emocijas un mūsu pagātne. Mēnesis atklāja, kas mums dod iekšējo mieru, kur mēs jūtamies droši un kāda emocionāla pieredze mums ir jāpiedzīvo. Mēnesis parāda arī uz pagātnes karmu, kādas zemapziņas programmas mēs esam nesuši no iepriekšējām vai citām dzīvēm. Piemēram, ja Mēnesis ir Vēža zīmē, cilvēkam var būt spēcīga saikne ar ģimeni un emocijām. Savukārt, ja Mēnesis ir Skorpionā, iespējams ir jāstrādā ar dziļiem emocionāliem pārbaudījumiem un transformācijām. Tālāk seko Saturns, kas nes mums karmiskās mācības. Saturns ir karmas skolotājs. Tas parāda, kur dzīvē būs vislielākie pārbaudījumi un mācības. Tās var tikt piedzīvotas caur grūtībām, bet tajā pašā laikā tās sniedz disciplīnu, pacietību un spēku, kas dod iespēju pārvarēt visas dzīves grūtības. Piemēram, ja Saturns atrodas 7. mājā, kas ir attiecību sfēra, cilvēkam var nākties piedzīvot karmiskas mācības,
kurās ir jāiemācās atbildību, uzticību un disciplīnu. Manas mīļās mēness sēnu planētas Rahu un Ketu. Tās rāda mums dvēseles attīstības virzienu. Un kāpēc es saku manas mīļās? Jo allaž caur šīm mistiskajām mēnu planētām es varu atrast atbildes uz ļoti sarežģītiem jautājumiem. Jo šīs planētas stāsta par citu vai iepriekšējo dzīvi pieredzi un to, ar ko mēs atnākam uz šo dzīvi un kas ir tas labākais resurss mūsu talantā, mūsu enerģijas avotos, kuros mēs varam smelties savas dziļākās iespējas arī ne tikai pārvarēt grūtības, bet arī sasniegt absolūti jaunus augstumus. Rahu un Ketu ir mēnesis mēzgli, kas norāda uz mūsu karmisko bagāžu un uz mūsu nākotnes ceļu, jo Ketu pārstāv pagātni, savukārt Rahu skatās uz priekšu nākotnēm. Rahu, kas ir ziemeļu mēzglis, norāda to, kas mums šajā dzīvē ir jāiemācās. Tas norāda uz jaunām pieredzēm un izaugsmi. Ketu, kas ir dienvidu mēzglis, parāda iepriekšējo dzīvi pieredzi, kas jau ir apgūta, bet no kā dažkārt ir jāatsakās, lai virzītos uz priekšu. Piemēram, ja Rahu ir dviņos, cilvēkam šajā dzīvē ir jāattīsta komunikācija un zinātkāre, bet Ketu strelniekā pretējā pusē attiecīgi rāda, ka iepriekšējās dzīvēs cilvēks ir bijis filozofs vai skolotājs. Tālāk ir Jupiters, gudrības un dvēseles aicinājums. Jupiters astroloģijā simbolizē izaugsmi, veiksmi un garīgo attīstību. Tas rāda, kur cilvēkam ir vislielākās iespējas attīstīties un sasniegt piepildījumu. Tā piemēram, ja Jupiters atrodas 6. mājā, cilvēka aicinājums var būt palīdzēt citiem caur dziedniecību, medicīnu vai kalpošanu. Kā tad atrast savu patieso ceļu? Izprotot savu astroloģisko karti, katram cilvēkam planētu izvietojums tajā ir ļoti unikāls. Un tieši šis unikālais planētu izvietojums lasījumā palīdz izprast, kas tad ir katra cilvēka dharmas un karmas svarīgākie uzdevumi. Allaž ir jāpievērš uzmanība tam, kur atrodas vislielākās grūtības, jo šķēršļu karma astroloģijā norāda vienlaikus uz lielākajām grūtībām un arī uz lielāko superspēku, jo cilvēkam šis šķēršļu ceļš ir caur nevarēšanu, negribēšanu un nezināšanu, kā virzība uz priekšu, uz brīnišķīgu atrisinājumu, ja cilvēks šo mācību saprot pareizi. Un tieši mācības ir tās, ko mēs saņemam no grūtībām un no šķēršļiem, jo tās mums palīdz pildīt dvēseles un dzīves uzdevumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi klausīties savā iekšējā balsī, savā intuīcijā, jo, ja kaut kas cilvēkam liek justies piepildītam, tas ir ļoti svarīgs ceļš piepildījumā uz cilvēku dharmu. Tāpēc, strādājot ar karmiskajām mācībām, nekad nevajag baidīties no grūtībām, jo caur grūtībām cilvēks var ņemt pieredzi, izaugt un virzīties uz augstāku apziņas attīstības līmeni. Kad cilvēks dzīvo saskaņā ar savu dharmu, viņš piedzīvo vairāk prieka, viegluma un piepildījuma. Tāpēc astroloģija kļūst par tādu kā instrumentu, kas palīdz atklāt cilvēku patieso dzīves ceļu un ļauj cilvēkam izmantot savu potenciālu vislabākajā veidā. Ja tu vēlies uzzināt par savas dzīves karmu un dharmu, šķēršļiem, dvēseles misiju, vislabākajām pašrealizācijām, kā arī absolūtiem resursu un talantu punktiem, pieskaries individuālai konsultācijai. Spiedz like šim video, seko manam kanālam un katru nedēļu šeit uzzini svarīgu astroloģisku informāciju par katru zodieku, kā arī dažādas interesantas astroloģiskas tēmas. Uz tikšanos!